Sveiks, brīnišķīgais klausītāji raidierakstā, tāpēc, ka traumēts. Šis ir raidieraksts, kurā var uzzināt viegli saprotamu informāciju par to, kā ikdienas dzīvē izskatās un tiek piedzīvotas psiholoģiskas traumatizācijas sekas. Es esmu Vita Kalniņa, psiholoģe un psihoterapijas speciāliste, un arī vairāku grāmatu autore. Es ceru, ka šī informācija mazinās kauna un vainas sajūtas par dažādiem simptomiem un sniegs kaut nelielu atvieglojumu tiem, kas savā dzīvē piedzīvojuši dažādas psiholoģiskas traumas. Atpazīt un saprast ir viena no pirmajiem soļiem dziedināšanās ceļā. Tad nu ņemu tevi pie rokas un speram šos soļus kopā. Sveiks, brīnišķīgais klausītāji! Šī ir 7. šī podkāsta epizode, un es šodien izpildīšu solījumu, ko esmu jau devusi vairākās epizodēs iepriekš, un pastāstīšu par to, kas tad īsti ir attīstības trauma. Es ceru, ka jaunais gads ir iesācies gana veiksmīgi, un tev ir noderējuši arī mani ieteikumi, kurus devu 1. janvārī, ka tu esi sācis pret sevi izturēties varbūt mazliet iejūtīgāk, mazliet laipnāk, un spēj arī parūpēties par sevi tad, ja tu sajūti, ka kaut kas priekš tevis ir kļūst par grūtu vai par daudz, un līdzīgi arī tas būs šoreiz, kad es runāšu par attīstības traumu, un īstenībā arī visās citās epizodēs, kuras runāju par traumām, ir svarīgi, lai tu parūpējies par sevi, kamēr tu klausies šādu veidu informāciju, jo reizēm tā var izsaukt arī kādas spēcīgas reakcijas, tāpēc, jā, būtu labi, ja tu klausītos par šādām tēmām gan drošā vietā un laikā, un ja nu kaut kas ir par grūti vai par daudz, tad parunātos ar kādu savu tuvu cilvēku, ja neviens tur tuvumā nav, varbūt piezvanītu kādam un vienalga parunātos, jo, jā, būt attiecībās, būt kopā ar citiem, sadzirdēt, sajust citu cilvēku klātbūtni, tas vienmēr īstenībā ir palīdzoši, un es ceru, ka pamazām arī tu sāc tam noticēt, ja pat iepriekš tā nebija. Un īstenībā tieši par to arī būs šī epizode, jo, jā, jau pirmā lieta, ko man uzreiz gribas teikt, cilvēki, kas ir piedzīvojuši attīstības traumu, viens no simptomiem ir, ka viņiem ir diezgan grūti noticēt, ka citi cilvēki būs labvēlīgi pret viņiem noskaņoti, ka uz viņiem var paļauties, uz viņiem var uzticēties, ka viņi palīdzēs tad, kad man būs kāds grūts brīdis un vajadzība, un es mēģināšu viņus saukt palīgā, jo, jā, tā pieredze, ko ir piedzīvojuši šie cilvēki agrā bērnībā, ir iedevusi viņiem citus secinājumus par dzīvi. Pirms es dodos tālāk un tad iegrimstu mazliet vairāk šai tematikā, es vēl gribu mazu brīdi veltīt visiem pasakot paldies tiem, kuri man ir rakstījuši un kaut kādā veidā atsaukušies saistībā ar šo raidierakstu. Es esmu saņēmusi jūsu pateicības un arī dažādi cilvēki ir likuši arī informāciju par šo raidierakstu sociālos tīklos, iesakot citiem, un tas ir ļoti, ļoti patīkami. Es tiešām no sirds esmu pateicīga, gan tāpēc, ka jūs novērtējat manu darbu, gan arī tāpēc, ka šādā veidā šo informāciju var uzzināt arvien vairāk cilvēku. Un mans mērķis, kāpēc es to daru, ir sniegt informāciju cilvēkiem par traumatizācijām, simptomiem, cēloņiem, sekām un to, kā sev palīdzēt, jo es patiešām ticu, ka tas var mainīt mūsu sabiedrību, tas var mainīt to, kā mēs jūtamies paši un kā mēs izturamies pret citiem. Tāpēc joprojām mans aicinājums jums, ja jums nodara, ja jums patīk, ja jums interesē tas, ko es stāstu, lūdzu dalieties tālāk un varbūt arī ieliekat kādu novērtējuma zvaigzni tai
platformā, kurā nu jūs klausaties šo raidierakstu, jo tas arī noteikti būs palīdzoši, lai citi cilvēki varētu atrast un varētu uzticēties, ka šeit pieejamā informācija ir gana laba un kvalitatīva. Tad dodaties lūdzu tur, kur ir tās zvaigznes, kur viņas var salikt. Protams, katrā platformā varbūt tas drusku citādāk un atzīmējat savu vērtējumu arī par to. Es būšu jums ļoti pateicīga. Bet, tad tālāk tagad par attīstības traumu. Jā, īstenībā šis termins attīstības trauma, jeb vēl sinonīms tam varētu būt piesaistes trauma, nav joprojām īpaši populārs vismaz latviešu valodā, vismaz šajā mūsu vidē, mūsu valstī. Tas tiek pamazām ieviests, pamazām ienests un tulkots, lielākoties no angļu valodas, arī vācu valodā īstenībā viņš vēl ir salīdzinoši jauns, un arī speciālistiem ar ilgāku darba pieredzi reizēm pat viņš var būt tāds nezināms un pārsteidzošs, ko tas vispār nozīmē un kas tas ir. Varbūt vienkārši jauns vārds jau sen zināmām lietām, ja runa ir tiešām par speciālistiem, kas jau ilgāku laiku strādā psihoterapijā vai kā psihologi. Lielākā daļa šo speciālistu patiešām strādā ar cilvēku bērnības pieredzēm, agrīnām pieredzēm un cenšas palīdzēt cilvēkiem ar tām tikt galā, lai viņi justos labāk šeit un tagad, bet reti, kurš no viņiem varbūt tās atpazīs šo terminu attīstības trauma vai piesaistes trauma. Nesen arī, kad mums bija Līnas sarunu vakars kafejnīcā Kalve, un tādi mums notiek ik pa laikam, tie ir bezmaksas pasākumi, kur katru reizi runā kāds psihoterapeits vīrietis un psihoterapeits sieviete, un tur ir tāda diskusija par noteiktām tēmām. Tur pēc sarunas man pienāca klāt arī viena no klausītājām un jautāja, kuri tad ir tie speciālisti, kas tieši strādā ar attīstības traumām, jo viņai arī šis termins bija jauns, saprotu, cilvēks arī jau ar pieredzi psihoterapijas, un tā man atbild arī, ko es tad šobrīd arī visiem jums gribu vēlreiz paust. Īstenībā lielākā daļa psihoterapijas speciālistu, ārstu, psihoterapeitu un arī psihologu, kuri tiešām ir ar konsultēšanas pieredzi, konsultatīvie psihologi, tātad viņi strādā ar šīm lietām. Pat, ja tā tad jauns termins, tas vienalga runā par kaut ko jau ilgāku laiku zināmu. Kā tad veidojas attīstības trauma, ja piesaistes trauma? Es droši vien abus šos terminus lietošu pamīšus, bet jebkurā gadījumā es domāju ar tiem vienu un to pašu. Šāda veida traumatizācija attīstās cilvēkiem, kā jau jūs nojaušat, kā jau jūs tikko dzirdējāt, agrā bērnībā. Tas notiek laikā, kad mēs, īstenībā esam vēl ārkārtīgi trausli, diezgan trausli arī ķermeniski, bet ļoti trausli noteikti saistībā ar to, ka mūsu nervu sistēma vēl tikai turpina attīstīties, nobriest, arī mūsu smadzenes turpina attīstīties, nobriest, un veidojas līdz ar to arī mūsu pieredzes par to, kas un kādi mēs esam, un kādi ir citi cilvēki, un kāda vispār ir šī pasaule, kādas ir attiecības, tad pamat uzskati par dzīvi, viņi veidojas mūsu dzīves pašos pirmajos gados, kādreiz uzsver, ka tie ir tādi tiešām pirmie 5 gadi, sākot no dzimšanas. Mūsdienās šis vecums mazliet tiek koriģēts, un par visjūtīgāko tiek uzskatīts laiks no ieņemšanas brīža, jeb tas ir tas mirklis, kad spermatozoīds satiekas ar olšūnu un tiek izveidoti pirmie pamati, ja tā varētu teikt, pirmās šūnas, kas ir jauna cilvēka pirmsākums. Tātad grūtniecības laiks ir
ir tas laiks, ko mēs ņemam vērā, un biežāk tiek runāts par vecumu šobrīd līdz 4 gadiem, bet, protams, tas plus mīnus varētu būt arī līdz 5 gadiem. Tur tā līnija nav tik skaidri novilkta, kā tas, protams, ir ar šo ieņemšanas brīdi. Tā kā arvien attīstītāka ir arī tā saucamā prenatālā psiholoģija, tad ir tiešām arvien vairāk pētījumu un pierādījumu tam, ka pieredzes, kuras mēs izdarām jau atrodoties savas mammas vēderā, ir diezgan noteicošas visā tālākajā mūsu dzīvē, un arī dažādas traumatiskas pieredzes var tikt trigerētas no tā vecuma, un līdz ar to arī reizēm ir diezgan sarežģīti varbūt strādāt ar šo tādā klasiskā sarunu terapijā, jo lielākā daļa cilvēku, protams, tā apzināti par šo savu pieredzi, ko viņi piedzīvojuši mammas vēderā vai ko viņi piedzīvojuši savas dzimšanas laikā, īsti viņi neatcerās un nevar pastāstīt, ja priekš tā pietrūkst vārdu, bet ir ķermeniskas atmiņas, un mūsu nervu sistēma šīs pieredzes tomēr ir saglabājusi, veidojoties tālāk, viņa būvē nākamās pieredzes uz iepriekšējo pieredžu jau izveidotajām sinapsēm, tātad šiem neironu savienojumiem, un noteikti tas notiek arī balstoties jau uz pavisam agrīnām pieredzēm, kas tātad ir notikušas vēl mammas vēderā esot. Tātad piesaistes trauma agrā bērnībā notiek ar bērnu, tas ir droši vien diezgan skaidrs, bet kas ir ļoti, ļoti specifiski, viņa notiek tieši attiecību kontekstā ar tā saucamo bērna piesaistes personu. Ja, tas ir arī termins no piesaistes teorijas, kā katrs bērns, nākot šai pasaulē, ir ar tādu iedzimtu nepieciešamību izveidot attiecības ar kādu pieaugušo, kurš savukārt būtu spējīgs parūpēties par to, lai ir apmierinātas šī bērna vajadzības, kuras viņš pats vēl nevar apmierināt. Tātad būtībā, lai bērns vispār varētu izdzīvot, viņam ir vitāli nepieciešams kāds pieaugušais, kurš uzņemās atbildību par šo viņa izdzīvošanu līdz brīdim, kamēr bērns ir spējīgāks pats jau sākt par to rūpēties. Un, lai tas varētu notikt, mēs tātad esam jau ar šādu iedzimtu vēlmi un nepieciešamību veidot īpaši tuvas attiecības ar kādu cilvēku, kurš tad arī iemīlot mani kā bērnu, vēlas arī par mani rūpēties, ja, ka tas ir ne tikai viņa pienākums, bet arī, zināmā mērā prieks un arī patīkami, kur viņam ir uzticēts šis brīnišķīgais mazais cilvēciņš, kurš ir bezpalīdzīgs, bet, kad šim cilvēkam šobrīd tas pieaugušais var sniegt gan visu fizisko vajadzību apmierinājumu, gan tā skaitā arī emocionālo vajadzību apmierinājumu. Un skaidrs, ka ja mēs kaut kādā brīdī nopietni tiekam apdraudēti tajā, ka mūsu fiziskās vajadzības netiek apmierinātas, tātad, nav pietiekoši pārtikas vielas vai ir pārāk augsts, lai mēs varētu saglabāt ķermeņa temperatūru un izdzīvot, ja, vai kaut kādi citi vēl draudi, tas tā kā ir, manuprāt, daudziem skaidrāk, ka tādas fiziskas rūpes ir tiešām nepieciešamas bērnu izdzīvošanai, bet tā sarežģītākā daļa, nemazāk nozīmīgā daļa ir par šo emocionālo pusi. Kas tad ir vajadzīgs bērnam, lai viņš varētu arī emocionāli savas vajadzības apmierināt? Un pirmkārt, protams, šī vajadzība ir vajadzība pēc drošības.
bērns pats vēl nav spējīgs izvērtēt situācijas sev apkārt un arī viņās nekādā veidā īsti rīkoties, izņemot to, ka viņš spēj saukt pēc palīdzības. Un, ja viņam ir laba pieredze ar saviem aprūpētājiem, tad viņš iemācās, ka saukt pēc palīdzības ir jēga, ir vērts, jo tad, ja es saukšu, kāds atnāks, un šis kāds, kurš atnāks, nevis atnāks mani, es nezinu, tagad nolamāt vai apklusināt, vai kaut kā pārmest, ko es viņam traucēju gulēt, vai ko es viņam traucēju nodarboties ar labākām lietām, bet šis kāds iejūtīgi mēģinās iedziļināties šai situācijā, mēģinās uzminēt un saprast, kas tad man kā bērnam ir vajadzīgs, lai es justos labāk un palīdzēs man šo vajadzību apmierināt. Tātad ar tādu iejušanās spēju tas savā ziņā notiek, jo skaidrs, ka pavisam maz bērni, viņi ne tikai neprot vēl runāt, ja, neprot vārdos pateikt, kas viņiem ir vajadzīgs, bet īstenībā viņi arī paši vēl nemaz nespēja interpretēt šo savu diskomfortu vai šo savu vajadzību. Nu, piemēram, bērniņš, kurš grib ēst, skaidrs, ka viņš sāk raudāt tādā veidā saucot savu mammu vai arī tēti, vai arī kādu citu piesaistes personu, jo par piesaistes personu var kļūt arī kāds cits iejūtīgs, pieaugušais, tā var būt vecmāmiņa. Tas īstenībā var būt arī vecāks brālis vai māsa, krustmāte, krusttēvs, auklīte un tā tālāk. Ja, tās mēs sauksim par piesaistes personām, kuras visbiežāk reaģēs uz bērnu, uz viņa vajadzību apmierinājumu. Un tātad bērns sauks un cerēs, ka šī piesaistes persona atnāks un ka šī piesaistes persona ar šo tādu varbūt reizēm izslēgšanas metodu vai tādu iejušanās metodu un tiešām ir pierādīts, ka ir tīpaši mamām intuitīvi ir šī spēja kopā ar savu mazo bērniņu savā ķermenī sajust sava bērna vajadzības. Viņas tā kā caur savu ķermeni nointerpretē to, kas iespējams šim bērniņam ir vajadzīgs, un attiecīgi sāk viņam to piedāvāt. Lai bērniņš varētu attīstīt tiešām tādu pilnīgu paļaušanos, ka tad, kad viņam ir slikti, kāds nāks, šai aprūpas personai, piesaistes personai, jeb, šajā gadījumā varbūt tas mans piemērs, un biežāk tās, protams, arī ir mammas, šai mammai būtu jābūt tik iejūtīgai, ka viņa reaģē uz bērnu pietiekami ātri, tātad pietiekami ātri parādās bērna redzes lokā, kad viņš sauc. Viņa arī mēģina uzminēt, kas ir bērna vajadzība, un viņai tas izdodas arī pietiekami īsā laikā. Skaidrs, ka nav iespējams vienmēr uzreiz uzminēt, ja tur būs arī kaut kādas kļūdas, tāds mēģinājuma kļūdu princips, bet tomēr, ka tas notiek pietiekami īsā laikā, kamēr bērns vēl nav nonācis pārāk lielā stresā no šīs neapmierinātās vajadzības. Un ka šī piesaistes persona, jeb mamma, var bērnam arī to, kas viņam ir nepieciešams, iedot tādā optimālā daudzumā. Nu, piemēram, ja runa ir par ēšanu, ka viņa iedos tik, cik bērnam lien vēderā un nemēģinās viņu ar varu piebarot vēl pa virsu, drošības pēc, lai uzēd vēl vairāk, ja nu gadījumā atkal drīz gribēsies ēst. Ja, tātad nedos pa daudz un nedos arī pa maz. Nebūs nomērējusi tagad pudelītē tieši šitik, jo kāds tā ir teicis, ka šī vecumā tieši tik bērnam vajag, bet tomēr vēros vairāk bērna reakcijas, kurā brīdī iestājas apmierinātība, kurā brīdī bērns dod signālu, griežot galviņu projām vai kaut kādos vēl līdzīgos veidos, ka šoreiz viņam ir gana. Viņš šos signālus rūpīgi vēros, bieži neapzināti, protams, arī analizēs savā galvā un attiecīgi pielāgos savu uzvedību tam, ko tad bērns rāda. Un šādā veidā ne tikai mamma iemācās pietiekami veiksmīgi aprūpēt savu bērnu, un, protams, ar katru nākamo dienu, nedēļu, mēnesi, un arī ar katru nākamo bērnu viņa visticamāk kļūst arvien veiksmīgāka šajā, bet arī bērns caur šo iemācās, kas tad vispār bija mans diskomforts, kas vispār bija mana vajadzība.
Jo tad, kad viņš jūt diskomfortu ķermenī, sākotnēji viņš to nemaz nespēja klasificēt. Tagad gribu ēst, vai tagad gribu gulēt, vai tagad gribu, lai mani samīļo. Ir vienkārši diskomforts, un caur to, ka mamma piedāvā variantus, un bērns caur kaut kādu vienu no šiem variantiem sajūt lielāku atslābumu un apmierinātību. Tātad šis izrādās bija tas, kas man trūka. Viņš arī iemācās, ka tātad, piemēram, kur man gribējās ēst, ja, un mamma iedeva, un man palika labāk, tātad tas bija tas ēdiens, un kaut kādā brīdī bērns arī pat iemācās diferencēt savus raudienus, kā es mēdzu teikt, ja, un tas notiek tikai mijiedarbībā un kopā ar mammu, ka vienā brīdī šis ir ēšanas raudiens, vienā brīdī tas ir noguruma un miega raudiens, citā brīdī tas ir, baiļu raudiens un tā tālāk un tā tālāk. Protams, ka bērniņiem šīs izpausmes arī kaut kādā ziņā savā starpā ir līdzīgas, un tomēr šo individuālo valodu izveido tieši pamataprūpētājs sadarbībā ar šo konkrēto bērniņu, un velti arī, ja bērniņš tiek uzticēts kādam citam, kurš retāk ir ar viņu kopā, tad viņiem ir jāsāk reizēm veidot pilnīgi jauna sava tāda komunikācija un sava saprašanās valoda, ja, un gan aprūpētājam ir cenšas uzminēt to, ko varbūt mamma jau būtu sen sapratusi, gan arī bērniņam ir jācenšās šim cilvēkam, kaut kā vēl saprotamāk un skaidrāk pavēstīt savas vajadzības, jo, mamma būtu jau sapratusi, bet, tētis vai omīte vai auklīte vēl nesaprot, un man ir jāizdomā tad, kā šito izdarīt. Un, ja veiksmīgi mums tas izdodās, tad bērns arī piedzīvo savu varēšanu tajā, un īsnībā arī caur to, ka viņš tiek tā iejūtīgi, viņa vajadzības tiek iejūtīgi apmierinātas, viņš tiek laicīgi nomierināts, laicīgi saņem to, ko viņam vajag, viņš piedzīvo tādu atziņu, es esmu vērtīgs, es esmu labs, es esmu mīlams, citiem cilvēkiem es esmu svarīgs, citiem gribas par mani rūpēties, citiem patīk par mani rūpēties. Ja tā mammas seja, protams, kādreiz varbūt ir miegaina un kādreiz viņa arī sadusmojas, bet ja pārsvarā tomēr viņa ir gana priecīga kontaktā ar bērnu un gana laipna kontaktā ar bērnu, tad bērns to pieredzi attiecina kopumā uz sevi un vispārina arī tālāk uz citām dzīves situācijām un īstenībā arī tālāk uz visu savu dzīvi. Un šīs ir pieredzes, kas, kā jau es minēju, veidojas agrīni, un patiešām jau pat mammas vēderā arī tur bērniņi signalizē par kaut kādām savām vajadzībām, un jautājums, cik iejūtīgi mammas un arī tēti spēj viņas uztvert, spēj viņas interpretēt, spēj viņām pievērsties. Kur tad rodās trauma vai kur rodās problēma? Tātad, ja šajā posmā kaut kas ar bērnu notiek, un te es nerunāju par tādām atsevišķām epizodēm, jo atsevišķas epizodes katra dzīvē var būt, ja, kaut kādā dienā, es nezinu, man mamma ir saslimusi, un viņai vienkārši nav spēka vairs uz mani tik ātri reaģēt, vai tik laipni reaģēt, vai arī ir kaut kāds notikums ģimenē noticis, un visi ir, nezinu, nelaimīgāki un dusmīgāki, ja, vai, kaut kādi apstākļi, kuri uz brīdi izmaina šo komunikāciju, tas vēl nenozīmē, ka tas atstās paliekošas sekas. Runa tā tad ir par to, ka pietiekami bieži bērns piedzīvo kaut ko pretēju tam, kas viņam būtu vajadzīgs, tātad viņš sauc pēc palīdzības, viņš ziņo, ka kaut kādas vajadzības nav apmierinātas, bet vai neviens nenāk, vai atnāk pēc ļoti ilgas gaidīšanas, vai arī atnāk un ir dusmīgs par to, vai arī atnāk un piedāvā pilnīgi kaut ko citu, nekā bērnam vajag. Tātad ļoti daudz ir šīs iespējas, kā var veidoties tāda neveiksmīga komunikācija un sadarbība, bet te ir runa par to, ka šādai viņai būtu jābūt pārsvarā, lai
veidotos tā saucamās piesaistes traumas, pēc kurām tad bērns secina, gluži pretējo nekā es tikko stāstīju, ka viņš secina, es visticamāk neesmu diezko vērts, es neesmu diezko mīlams, citi cilvēki ir biedējoši, citi cilvēki ir draudīgi, citi cilvēki ir tādi, uz kuriem nevar paļauties, viņiem ir vienalga, kas ar mani notiek, un tā tālāk, un tā tālāk. Kopumā arī tāds lielais secinājums, ka pasaule nav droša vieta, kas īstenībā ir piesaistes traumas viens no tādiem, teikšu tā, pamatuzskatiem, kas bieži vien, protams, apzināti īsti netiek formulēts, kamēr vien mēs neaizējam terapijā, bet tā ideja ir tāda, ka, visur apkārt ir tik daudz nedrošības, tik daudz nestabilitātes, es nevaru justies stabili ne pats savā ķermenī, ne savā dzīvē, ne attiecībās, kuras es veidoju, jo visur ir kaut kādi draudi, kaut kādi apdraudējumi, un šis ir kaut kas ļoti bieži veidojas tieši piesaistes traumas rezultātā. Tātad notikumu rezultātā, kas bieži, regulāri ir atkārtojušies cilvēka bērnībā. Kāda vēl varētu būt simptomi, ja ir attīstības trauma? Lielākoties, ja mēs skatāmies uz šiem cilvēkiem, mēs novērosim, ka viņi pārsvarā ir tādi diezgan saspringti savā ķermenī un vispār arī saspringti savā dzīvē. Ja gribas viņiem tāpat, atslābinies taču beidzot, ja? Bet te nav atkal runa par to, ka viņš saspringst uz kaut kādu noteiktu notikumu vai kaut kādu projektu, vai, kur tam saspringumam un uztraukumam būtu, normāls saprotams konteksts, un tad tas atkal beidzās, šis cilvēks atslābst, un tad viņš atkal kādu brīdi var dzīvot mierīgi, atslābumā un priecāties, un tad varbūt atkal ir kāds cits projekts vai kāds cits notikums, un tad viņš atkal saspringst. Šis būtu tas veselīgais veids. Bet piesaistes traumas gadījumā šis saspringums, šis uztraukums, var teikt tā, nemitīgi dzīvo kaut kur fonā. Ja? Viņš ir klātesošs pilnīgi visā, ko šie cilvēki dara, un īstenībā arī, diemžēl, nereti šie cilvēki mokoties šādi savā dzīvē, jo bieži tie ir tādi ļoti grūti arī izturami fiziski, psihiski stāvokļi, lai kaut kā vismaz izrautos no viņiem, viņi sāk meklēt mierinājumu kaut kādās atkarībās, reizēm arī vielu atkarībās, ja, kur tas var kaut kā iedot vismaz uz brīdi atslābumu, vismaz uz brīdi es dabūnu sajūtu, ka man ir vienalga, ka es ne par ko neuztraucos šajā dzīvē, jo kopumā tā parasti es uztraucos par visu iespējamo, ja, un ja man beidzās par ko uztraukties, tad es noteikti ātri atradīšu, kas būs nākamais, par ko es atkal varu sākt uztraukties. Šie ir cilvēki, kuriem ir grūti savā ikdienā, savā dzīvē atrast mieru, atrast atpūtu, un reizēm pat, diemžēl, ja ar viņiem mēs tā vairāk parunājam, viņi teiks, ka viņi pat nemaz nepazīst šādu stāvokļus, viņi nezin, kā tas ir atpūsties. Protams, ir daži, kas pat ar to ir izdomājuši, ka labāk ir lepoties, ja, nekā pārdzīvot, un tad viņi arī stāsta, es nezinu, ko te visi galīgi izlaidušies, te gulšņā kaut ko pa vakariem vai pa svētku dienām, it kā darīt nebūtu ko, kuru dārs ir jāravē, ja, vai vēl kaut kas ir jādara, tad visu laiku ir kaut kā sevi jānodarbina, atslābt nav nemaz labi. Ja, viņi mēdz šo tā kā propagandēt, bet īstenībā tā problēma ir tā, ka viņi nemaz neprot šo stāvokli piedzīvot, viņiem tas ir svešs pašiem. Vēl šiem cilvēkiem varētu būt raksturīga arī tāda nomācoša vientulības izjūta, arī tāds attiecību trūkums dzīvē, nereti viņi ļoti ilgojas pēc tuvām attiecībām vai vispār pēc attiecībām, taču vienlaikus viņi arī no viņām izvairās, jo viņi baidās no tā, viņi baidās, ka ja viņi ar kādu cilvēku sāks veidot tuvākas attiecības, tad šis cilvēks var viņu ļoti sāpīgi ievainot, līdzīgi kā tas notika bērnībā, jo, kurš gan vēl cilvēks varētu būt tuvāks mazam bērnam, kā viņa paša vecāki, ja, un bērns, protams, uztic šiem cilvēkiem savu dzīvību, un uzticās, ka viņi par viņu rūpēsies vislabākajā veidā, bet, ja tas tā nenotiek, tad tā vilšanās ir tik liela, ka skaidrs, ka ir diezgan
grūti iztēloties un noticēt, ka to varētu manā dzīvē darīt kāds svešs cilvēks, jo kāpēc gan, lai viņš to darītu, ja pat mani vecāki to nedarīja. Arī bezpalīdzības izjūta varētu būt raksturīgs simptoms šiem cilvēkiem, un šī bezpalīdzība bieži ļoti saistīta ar pamestības izjūtu, ja, ka es esmu vientuļš, viens, pamests, un te ir liela atšķirība, vai es izvēlos pabūt viens un šo stāvokli izbaudu, vai arī tad, kad es esmu viens, es jūtos tā, ka es nevienam nerūpu, nevienam neinteresēju un visi ir mani pametuši, ja, un attīstības traumas gadījumā šis būs drīzāk no šāda redzējuma. Vēl šie cilvēki varētu tipiski arī izlikties, ka viņiem īstenībā nevienu nevajag, ka viņi ir baigi pašpietiekamie, absolūti autonomi cilvēki, tādi, kas ar visu savā dzīvē tiek galā vieni paši, viņiem viss ir super duper, viņi paši sevi vislabāk izklaidē, paši sevi vislabāk atbalsta un ar visām lietām vislabāk tiek galā paši, ne ar vienu nesaskaņojot, jo tad ir tikai problēmas. Ja citiem sākam kaut ko darīt kopā, būs tikai problēmas. Un no malas tiešām var iztīties, wow, redz kāds pašpietiekams cilvēks, bet, īstenībā jau cilvēki no dabas, ir paredzēts tomēr, ka viņi veido attiecības ar citiem, ka viņi sadarbojas ar citiem, ka viņiem rūp attiecības ar citiem, viņi arī dziedinās attiecībās ar citiem, un ja kāds ir tāds ārkārtīgi demonstratīvi autonoms un mēģina visus pārliecināt, ka nevienu viņam šai dzīvē nevajag, es būtu diezgan aizdomīga par to, un visticamāk pieņemtu, kā tādu hipotēzi izvirzītu, ka arī tur pamatā ir attīstības trauma. Vēl viens tāds simptoms varētu būt arī ķermeņa nejušana un atsvešināšanās no sava ķermeņa sajūtām, jo šis ir vienīgais veids, kā mazs bēbītis var izdzīvot situācijā, kur viņa ķermeņa vajadzības netiek ilgstoši apmierinātas, kur viņas tiek ignorētas, kur viņas tiek pārprastas. Tātad, ja man gribas ēst, daudz biežāk nekā ir paredzēts, ja, un agrāk jo īpaši ļoti stingri tika noteikts mamām, ja, barot ik pa 3 stundām, naktī nedrīkst barot, un ja tu baros biežāk, tu nodarīsi savam bērnam pāri, bet mūsdienās ir zināms, ka tās ir absolūtas muļķības. Tad, kad bērns prasa zīdainīt ēst, tad viņam arī ir jādod ēst, un absolūti nepieciešams viņam arī ir, ka viņu zīda naktī vairākas reizes. Tas ir attīstībai svarīgi, jo viņš nemaz nespēja uzņemt vakarā tik daudz pārtikas vielu, lai viņam pietiktu visai naktī, kamēr viņš vēl ir maziņš, un arī smadzenēm tas ir svarīgi, ka viņš tomēr mostās arī pa nakti, jo smadzenes ļoti strauji vēl turpina attīstīties šai laikā, un tieši šie mošanās brīži, trauslā miega fāzes ir svarīgas smadzeņu nobriešanai. Tātad ir daudz apsvērumu pierādījumu mūsdienās, ka tomēr tas ir bijis absurds ieteikums, bet arī vislabākās mammas, protams, cenšoties tieši izpildīt ārstu norādījumus, ir centušās ievērot šo ieteikumu. Citreiz pat man ir mamma stāstījuši, viņa sēdēja pie bērnu gultiņas un raudāja, jo intuitīvi vēlējās bērnam dot to, ko viņš prasa, bet tā kā ārsts bija teicis, ka nedrīkst, tad viņas arī to nedarīja, jo gribēja būt labas mammas un gribēja bērnam to vislabāko. Taču kādu secinājumu izdarīja bērns par to, ka ir jāiztur arī tie ķermeniskie stāvokļi, piemēram, ko nozīmē bats. Ja? Un tas ir bats, kur ir skaidrs, neko nedabūšu, es te varu raudāt vai neraudāt, nekas nemainīsies, un tas, kā vislabāk es to varu izturēt, es distancējos no sava ķermeņa, nejūtu vairs savu ķermeni, tad es arī nejūtu vairs to, ka man gribas ēst, ka man ir bats, un daudz maz var arī kaut kā iemikt un izturēt un sagaidīt to rītu, kad man beidzot atkal dos ēst. Vēl viens tāds simptoms, par kuru man gribas runāt, un skaidrs, ka viņi noteikti ir vēl, nepretendēju uz to, ka es visu šeit būtu nosaukusi, bet vēl viens tipisks ir arī tādas izteiktas dusmas. Šie cilvēki mēdz būt ļoti dusmīgi, un šīs dusmas nāk pārsvarā no dziļas nedrošības izjūtas. Ja? Es jūtos dzīvē tik nedroši, tik nestabili un tik par sevi slikti un nepārliecināti,
ka vienīgais veids, kā to izturēt, ir visu laiku iet un dusmoties uz visiem pēc kārtas, protams, pa laikam arī tāpatās uz sevi. Jā, ja nu tu atpazīsti kādu no šiem simptomiem, tad noteikti būtu vērts paskatīties atpakaļ uz savu bērnības pieredzi un mazliet pievērsties tai, pāanalizēt, kas tur nezir bijis. Priekš tās arī saviem klientiem bieži iesaku sameklēt kādas pavisam bērnības bildes senas, kur tu vēl esi pavisam maz bēbīts, tikko dzimis bēbīts, varbūt drusku lielāks bēbīts, un mēģināt arī iejusties, nes kā tam bēbītim klājās un kas viņam trūkst, pēc kā viņš ilgojās. Un, protams, svarīgi to ir darīt nevis tāpēc, lai tagad pārmestu kaut ko saviem vecākiem, jo ļoti iespējams arī, ka ģimene, kurā tu aug kopumā, bija ļoti labvēlīga un mīloši noskaņot, vienkārši viņi ievēroja kaut kādu šos audzināšanas ieteikumus, kas tomēr izrādījās vēlāk nebija pareizi un atstāja kaut kādas nospiedumus un sekas. Tātad mēs negribam neko tagad pierādīt nevienam, bet gribam gan attīstīt tādu laipnību un iejūtību pret sevi un šo savu, es saukšu viņu par tādu traumatizēto iekšējo daļu, jeb, bieži to mēdz saukt mūsdienās arī par iekšējo bērnu, jeb ēnas bērnu, kā tas ir aprakstīts Stefānijas Štāls grāmatā par iekšējo bērnu. Un ar tādu laipnību pievēršoties šai daļai, noteikti jau būs tāds pirmais solis, kas vedīs tālāk uz dziedināšanos. Bet, šeit vēl tad, protams, atkal kā jau ierasts, daži ieteikumi no manis. Kas var palīdzēt? Viena lieta noteikti, ko es iesaku, ir mācīties sevi regulēt, ja mācīties regulēt savas emocijas, savus emocionālos stāvokļus. Lai to varētu apgūt, ir svarīgi, lai man ir laiks priekš tā, jo steigā to nevar apgūt. Ja steigā mēs iekrītam vecajos modeļos, kas bieži ir tie destruktīvie modeļi. Tam vajag arī telpu, kur to darīt, tātad tur jābūt pietiekami drošai vidē, lai es varētu mācīties apgūt kaut ko jaunu, man nezināmu, jaunos apstākļos, stresa pilnā vidē, iegūt jaunas pieredzes, principā gandrīz neiespējami. Ja? Tāpēc, droša telpa un mierīgs laiks, nesteidzīgs laiks priekš tā. Un noteikti iesaku arī tev meklēt kādu palīgu. Palīgs var būt arī tev kāds tuvs cilvēks, tavs draugs, draudzene, partneris, partnere. Varbūt vēl kāds cilvēks, kam tu uzticies, bet, protams, tāds palīgs var būt arī profesionālis, psihoterapeits, psihologs, kurš tad, mazliet pārņem šī iekšējā vecāka loma, pārņem šī ārējā regulātora lomu, kurš esot tev līdzās, palīdz apgūt jaunas pieredzes, ka tu vari labāk nomierināties caur šī otra cilvēka klātbūtni, jo ja bērnībā tu nevarēji šo iemācīties, ka tavs vecāks esot tev līdzās, palīdz tev regulēt tavas emocijas, jo iespējams tavs vecāks pats to nespēja kaut kādu iemeslu dēļ, un reizēm tur ir kaut kādas akūtas problēmas bijušas, reizēm arī viņiem pašiem ir bijušas traumatizācijas, kāpēc viņi to nav varējuši, un līdz ar to tu neesi apgūši šo emociju regulāciju, tad to var darīt jebkurā brīdī, kad tu to saproti un kad tu vēlies to apgūt, bet tomēr kopā ar kādu, kurš tajā jau arī būtu, kaut mazliet kompetents un prasmīgs, kurš ar savu citreiz tikai klātbūtni, citreiz tikai to, ka viņš pasēž blakus, vai varbūt patur tavu roku vai pēlpo tevi kopā, palīdz noregulēt savas emocijas. Īstenībā reizēm arī brīnišķīgi šo var palīdzību sniegt dzīvnieki. Es esmu dzirdējusi arī no saviem klientiem ar suņiem, ar kaķiem, varbūt ļoti labas pieredzes. Diemžēl reizēm varbūt cilvēkiem mēs tik ļoti nevaram uzticēties, kā varam kādam sev mīļam, tuvam dzīvniekam. Zirgi, protams, arī ļoti, ļoti unikāls tādas īpašas pieredzes, varbūt, kad jums nāk vēl kāds dzīvnieks prātā, bet, cilvēcīgas attiecības tomēr, es liktu mazliet pāri tam. Atceramies vēl vienu svarīgu lietu. Iespējams, es jau to teicu iepriekš, un ļoti iespējams, ka es to atkal kaut kad atkārtošu, bet šīs lietas par traumām, kas ir svarīgas, viņas vajag dzirdēt atkal un atkal. Un tā ir, ka dziedināšana notiek tikai attiecībās. Tāpat kā traumatizācijas notiek tikai attiecībās, jeb attiecību trūkumā.
tad arī dziedināšanās var notikt tikai attiecībās, un tāpēc ir svarīgi meklēt tādas attiecības, kurās tu vari pamazām dziedināties. Un, protams, ir labi arī saprast, kas tieši notika, kādi varbūt triggeri ir palikuši no tā laika. Par triggeriem, starp citu, vairāk nākamajā epizodē. Noteikti iesaku arī paklausīties, tad tu noteikti varēsi to informāciju vēl veiksmīgāk salikt kopā. Jā, un skaties, kur un kā tu varētu iegūt jaunas, koriģējošas pieredzes, tātad tādas pieredzes ar citiem cilvēkiem, kur tu piedzīvo, ka izrādās, ka cilvēkiem var uzticēties, izrādās, ka viņiem rūp, kā tu jūties, ka viņi dzird tevi, redz tevi, viņi reaģē uz tevi laipnā, iejūtīgā veidā, viņi cenšas palīdzēt tev, viņi nepamet tevi, ir tīpaši tad, kad tev visvairāk ir vajadzīga kāda klātbūtne. Un, šīs ir pieredzes, kuras tad mēs varam mācīties dažādās attiecībās savas dzīves laikā, kad vien mēs uzskatām, ka mēs gribam beidzot kaut ko mainīt savā dzīvē, savas dzīves uzskatos. Un pēdējā lieta, ko man gribas šeit likt klāt, ir par sava ķermeņa sajušanu. Arī šo, jo vairāk tu attīstīsi sava ķermeņa apzināšanos un arī tā maigi pievērsīsies savam ķermenim, jo tuvāk tu sev nonāksi un labāk palīdzēsi sev ar attīstības traumas dziedināšanu, jo, kā jau es minēju, tās ir arī ļoti, ļoti dziļi ķermenī saglabājušās pieredzes. Un te es neiesaku tādas ķermeniskas aktivitātes, kurās tu izdari lielu spiedienu uz sevi. Tā nebūs svarcelšana vai kaut kādi smagi vingrinājumi. Tā nebūs, skriešana uz izturību un tā tālāk, bet tieši tādas maigas, saudzīgas prakses, ļaujot savam ķermenim izbaudīt kaut kādas kustības, kas viņam tādā maigā veidā dara labu. Nu tā, paldies, ka klausījāties. Ceru, ka ir kaut kāda izpratne par attīstības traumām. Noteikti ik pa laikam vēl pie tām atgriezīšos un piesaukšu arī citos kontekstos. Joprojām priecājos, ka klausaties, ka stāstat citiem. Un, starp citu, jums rodas kādi jautājumi, kaut kas, ko varbūt liekas par šito tēmu gan vajadzētu raidierakstā runāt, un tas kaut kā iet kopā ar traumām, bet es īsti nezinu, kas tas ir un kā ar to darboties, tad droši iesūtiet arī savus jautājumus. Varat man Instagramā uzrakstīt vai man mājaslapā aizpildot tur formu saziņai, un es noteikti ņemšu jūs ieteikumus vērā arī nākamo epizožu izveidē. Paldies un tiekamies atkal pēc 2 nedēļām.